Nu, labrīt! Šodien dodamies uz Daugavpili. Tādēļ iefilmēšu pāris lietas, kas ir svarīgas, lai ekonomētu bateriju. Tātad burtiski pāris lietas visiem varbūt zināmas, bet jaunajiem varbūt īpašniekiem nav zināmas. Uz nakti pieslēdzam uzlādi, lai baterija būtu pilna. Varu arī uzstādīt timerus, kam ir kādi taupības režīmi paredzēti mājā. Un pats galvenais ir pirms brauciena jābūt uzlādētam akumulātoram un uzsildītam salonam. Jo uzsākot braukt, diezgan daudz elektrība tiek paņemta, jeb zaudēta no tā, ka tiek sildīts vēl papildus salons no tās pašas bačas, kas ir mašīnā. Bet, ja ar vadu ir pieslēgts auto, tad jau sildās no tīkla un baterija ir pilna. Un tūlīt paskatīsimies, kā tas ir. Izņemsim ārā. Audi tā priekšrocība, kad nav jāgrāvstās ar netīrām rokām, ar netīrām detaļām. Viņš pats aizvarās tas vāciņš. Un slēdzam iekšā. Kas mums rādās, kā mēs redzam, tad atlikušais 320. Starp citu, rekur nobraukums kopējais ir 92 400 km. Tas ir nepilnos 3 gados. Jo vairāk brauc ar elektroauto, jo lētāks, kā saka, mazākas izmaksas, manuprāt. Un visu laiku vidējais patēriņš ir 25 kW. Kas mums tad vēl ir? Un vakardien, piemēram, izrunājos tepatās pa ciematu, ir 28,5 kW. Uz 8 km jau vajadzēja uzsildīt salonu, tas, ko es teicu. Ko darbinam iekšā. Un mums vajag uz Daugavpili. Cik mums ir? 3 stundas jābrauc. Jābrauc mums ir 3 stundas, nepilnas 240 km rāda. Braucu parasti ar Waze, bet var braukt arī ar Audi navigāciju. Un piefiksēsim kilometrāžu, lai mēs varam saprast, cik bija sākumā un cik būs beigās. Esam jau ceļā, nobraukti pirmie 40+ kilometri, nedaudz par laika apstākļiem šodien, kā redzam, ir nulīte, tātad uz robežas. No rīta kājas slīdēja, vadot savus mīļos suņus pastaigā. Tā kā ir tāds plus mīnus, domāju, ja nebūtu sasālīts, diezgan slidens būtu. Kā redzam, ārpusē sniegs, Latgalē sola dramatiskākus apstākļus, protams. Tā kā uzskatīsim, ka tā tāda normāla Latvijas ziema, jo parasti jau tā ir plus 3, mīnus 5, kaut kas tā. Un arī nedaudz gribējuši pastāstīt par iespējām ekonomēt. Tad, kā jau premium auto, Audi ir pneumo piekare, kuru var regulēt augstuma ziņā. Tātad, braucot tālākos ceļos, ir vērts nedaudz pazemināt virsbūvi attiecībā pret ceļu, jeb klīrencu. Tādējādi mēs vēl papildus varam nedaudz iekonomēt. Burtiski pa kādiem, domāju, 2 centimetriem izvēlotos attiecīgo režīmu, virsbūve, kā saka, pazeminās. Audi tas saucās efficiency mode. Vēl ir tā radariņš, jānomet ātrums. Par
ātrumu runājot, mēs braucam ar kruīz kontroli un 100 km/h kruīz kontroli, kas faktiski reducējās uz 97 km, jeb ar mazo sodiņu iegadījumā, kas. Un atgriežoties pie ekonomijas, tad Audi ir vismaz 4 režīmi. Komfort, tas ir visieteicamākais režīms, jo tad tu vari braukt pa Rīgas ielām, Brūģi un tā tālāk un vērot to visu no tālienes, no, kā saka, vispār neizjūtot šīs visas bedres un ērtības, kas noteikti ir tiem auto, kuriem nav aprīkoti ar pneumo piekari. Tas ir milzīgs pluss un var strīdēties, bet ir ar ko salīdzināt. Ir vēl Škodas uzņēmumā pāris elektriskās, tā kā ir starpība un ļoti, ļoti sajūtama. Nu, lūk, tad ir arī režīms Allroad, jā, tā tad tiek paaugstināta virsbūve, un vēl ir Offroad. Offroad tiek atslēgts dažādas drošības sistēmas, tad var paspolēt un tā tālāk. Ļoti ērts, starp citu, te pašā ziemā vai vasarā iebraukt mežā vai piebraukt pie aizsniguša lauku īpašuma. Vienkārši nospied pogu, mašīna automātiski paceļās un droši nebojājot mašīnas apakšu, bumpers, var piebraukt grūtāk sasniedzamākās vietās. Tātad izvēlamies efficiency, mašīna paliek zemāka un nākamais, ko mēs varam padomāt, ir klimata kontrole. Klimata kontrole šeit podziņa AC un, kā redzat, ir Eko. Audi atkal ir parūpējies par to, ka ir iespēja nospiest kondicionieri vienreiz, ja, tad būs sarkana strīpiņa, tad tas būs uz pilnu jaudu un var uz Eko. Godīgi sakot, praktiski vienmēr brauc ar Eko, zinu, ka tas ekonomē elektrību un nav nekāds diskomforts. Jā, nu vienīgi 30 plus grādos, ja mašīna nostāvējusi ir ilgi visu dienu pie biroja, ir jūtams, ka viņš varbūt netiek galā ar vēlamo temperatūru. Bet īsti neatceros. Vasara bija sen un tas nebija šogad, jā. Lūk, tas ir viens, ko vēl var ekonomēt. Vispār jau visi zina, ka jebkura komforta poga, jeb sēdekļa apsilde vai stūres apsilde vai skaļāka mūzika, viss ir uz baterijas rēķina. Nu, burtiski viss, un to arī var redzēt vismaz manā mašīnā, kad ieslēdzot vai izslēdzot kādu no patērētājiem. Ja? Vai tā ir klimata kontrole, vai tas ir kāds no režīmiem, uzreiz kilometrāža pieaug vai samazinās. Ieslēgs apsildi, redzēs, kad nometās uzreiz pāris kilometri, izslēgs kādu patērētāju, pieaug kilometri. Tā kā ar to arī var paspēlēties. Bet ņemot vērā, ka ikdienā mašīna jau tiek lādēta vai nu mājās vai pie biroja un, teiksim, nav īpaši jāekonomē uz šo. Manuprāt, par to var domāt tikai vietās, kur ir grūti sasniedzami lādētāji, un tā noteikti nav Latvija, jo viņi šobrīd ir ik uz soļa. Pats izmantoja vairāk Ignitis, jo pārklājums un jauda, kas sniedz komfortu, ir iespaidīgi.
protams, arī tiek izmantoti arī citi lādētāji, elektrumi kas tas CSDD, tas lēnais bija, bet tas laikam ir vēsture, to jau es arī pēdējā gadā neesmu nekur lādējis. Tā kā par lādēšanu vēl, kā saka, turpināsim nākamajos video. Šobrīd, kā es teicu, laika apstākļi tādi, kādi ir, ziemīgi, un dodamies tālāk. Tātad esam nokļuvuši veiksmīgi līdz Daugavpilī, esam Daugavpils centrā, un mūs sagaida ziema, -1, -0,5 grādi. Tā bija arī visu ceļu. Mums rāda, vēl varam nobraukt 81 kilometru. Kopumā esam nobraukuši 230 kilometri. Tātad, ja mēs atceramies, no rīta rādīja iekāpjot mašīnā 320 kilometri, ir iespēja nobraukt. Šobrīd 230 plus 80 ir 310 kilometri. Tātad plus mīnus Audi nemalo. 10 kilometri gan kaut kur ir pazuduši ceļā, tulkojumā, bet pārsteidzoši labi, manuprāt, rezultāti šai lielajai smagajai ar 2 jaudīgiem elektromotoriem apveltītajai mašīnai. Vidējais patēriņš mums visā braucienā ir uz 230 km nobrauktiem, tad nepilni 25 kW, kas atbilst ražotāju norādītajam patēriņam vidējam. Man liekas, tas bija kādreiz 23,9 vai 24,9. Tā kā visi plus mīnus korekti, protams, ja būtu -10 grādi, ja būtu putenis, sniegs un tā tālāk, skaidrs, kad patēriņš būtu tuvāk 30 kW uz 100 km. Bet mēs dzīvojam Latvijā, manuprāt, caurmērā tomēr ir šāds te laiks ar pāris grādiem mīnus ziemā vai pāris grādiem plus ziemā un uz slapiem ar sāli nokaisītiem ceļiem. Domāju, ar šo mēs varētu arī beigt. Es mēģināšu vēl braukt atpakaļ no Daugavpils uz Rīgas pusi. Pastīsimies, cik tālu tiksim ar šo te atlikumu. Es domāju, kad Līvānos dabūšu lādēties. Tā, esam no Daugavpils nobraukuši vēl kaut kādus, domāju, 60 km, un esam feinā vietā Kalna kroks. Kafejnīca veikala visnotaļ iecienīta. Un kreisi no manīm ir ignitis. Viens darbojas, viens nedarbojas. To var smuki redzēt pēc smukām izgaismotām diodēm. Sarkanā aizņemta vai nedarbojas, zaļā darbojas. Un cerams, ka viss ir labi. Un mums ir atlikuši 32 km. Nobraukti šodien ir 297. Tātad rūpīgi 300 km esam nobraukuši ar vienu pilnu uzlādi uz 100%. Atlikuši vēl 32. It kā varējām braukt vēl tālāk, bet man kā jau pieredzējušam elektroauto lietotājiem ir zināms tas, ka vienmēr jābūt variantam B. Tātad, ja mēs esam paredzējuši, ka šeit būs uzlāde, viņa strādās, tad tomēr mums galvā jāpatur iespēja, ka šis te uzlādes aparāts nedarbosies, viņš būs vasarā iespējams pārkarsis, salūzis vai ziemā sasalis. Tā ar iepriekš ar vecās paudzes CSDD lādētājiem šad tad notiek vasarā un ziemā. Arī pēc pieredzes. Tādēļ mums ir 30 km vēl nobraucami un tuvāko 5 km rādījusā
Līvānos, ap Līvāniem, pie Līvāniem mēs varam atrast vēl neskaitāmi. Es domāju, es redzēju kādas 3 uzlādes stacijas noteikti, jā. Tā kā vienmēr jāpatur prātā, ka šī konkrētā izvēlētā stacija var nedarboties, un tev jāpietiek elektrībai ir līdz nākamai stacijai. Lūk, tātad, domāju, jākāpj ārā un jāuzlādē auto. Auto mēs lādēsim nevis pilnu, kā iedomājas nepieredzējoši braucēji, bet tik, cik ir nepieciešams līdz mājām. Mājas mums ir, paskatīsimies, cik 2 stundas, 160 kilometri. Jā, tātad rupi mums vajadzētu lādēties cik daudz, lai mēs varētu nobraukt 160, protams, kāds 180, 200 kilometri, jā, lai atkal paliek rezervīta. Un tādējādi bez lieka stresa mēs nonākam mājās, kur jau ir lētā uzlāde. Manā gadījumā tie ir nepilni 5 centi ar PVN, jo saules baterijas saražo vasarā elektrību un uzkrāja to, lai es pēc tam viņu ņemtu atpakaļ bez maksas un samaksātu tos 4,7, ja nemaldos, centus par katru kilovatu par ceļu atpakaļ uz mājām. Kaut kā tā. Mēģināsim lādēties. Ignitis ir aplikācija. Šādi mēs nospiežam pogu, viss atverās. Ir aplikācija. Tie ir grūtāk man. Tā, esam Ignitis, un mēs neizmantojam aplikāciju. Aplikācija kādreiz var nospēlēt jaunu joku, bet mēs izmantosim čipiņu. Čipiņš vienmēr strādā ar garantiju, atšķirībā no aplikācijas, jo aplikācija varbūt nedarbojas vai kaut kas, kā saka, gļuks kaut kāds, ja, un tad mēs varam paskatīties autentificēšana, uzlādes sesijas sagatavošana, varam paskatīties, cik ātri tas notiek. Ārā pavēs, kāpsim iekšā. Paskatīsimies, kas te ir. Jā, tātad uzlāde ir sākusies. Kā mēs redzam, uzlādes sākumā ir 34 km līdz pilnai bākai. Šobrīd viņš rāda līdz pilnai uzlādēji, bākai, līdz baterijas uzlādēji ir stunda. Tas būs 300, atkal jau 320 km būs uzlādēti. Bet, kā jau es minēju, mums nav nepieciešams sēdēt stundu. Mums jāsēž ir, lai mēs varētu ielādēt 180 apmēram kilometrus, varbūt 200, lai var droši aizbraukt līdz dzīves vietai, kur mēs atkal jau slēgsim auto klāt pie mājas uzlādes un ar lēto kilovata cenu, kas ir nepilni 5 centi, mēs varēsim papildināt bāku. Kaut kā tā, var jau paskatīties. Jā, vēl mēs varam apskatīties, kāds tad ir uzlādes ātrums. Tikko esam pieslēgušies. Tātad šeit ir poga, un mums uzlāde šobrīd ir ar 74 kW jaudu. Parasti viņi pieaug līdz 100, ir gadījies arī 150 kW ātrums. Tātad šis aparāts ir maksimāli 150 dod ārā, un mans auto maksimāli 150 ņem iekšā, līdz ar to nav īsti
nepieciešamība braukt uz jaudīgāku, bet nav noteikti ieteicams braukt uz mazjaudīgāku, uz 50 kW nav noteikti jēga braukt, jo ir iespēja, ka te tomēr lādēs ātrāk. Un, jā, ir iespēja kopā ar policistiem iet kafejnīcā, iedzert kafiju, varbūt apēst kaut ko neveselīgu vai veselīgu, un es pieņemu pēc 20 minūtēm doties tālāk. Tā, esam pāēduši veselīgi, šoreiz Cēzara salāti. Un kas te mums ir? Rāda 60%, 41 kW. Mums pietiek. Spiežam pogu. Visa zaļā lampa beidzās. Un skatāmies, kas mums ir. Mums ir 220 km. 220 km. Man liekas, kaut kāds 25-30 minūtes varbūt lādējāmies. Es ārāk nevarēju. Tāpēc, kad bija bišķi jāuzgaida salātus, kamēr sagatavo te jau kā restorānā, starp citu ļoti labas cenas. Kalna krogā. Cēzaras salāti apmēram 2 reizes lētāk nekā Rīgā, bet ne par to ir stāsts. Braucam tālāk mājās. Domāju, ka šis šodien ir pēdējais rullītis, jo domāju, ka visiem, kas interesējās par e-tronu un viņa sniegtajām 4x4 un 408 km sniegtajām baudām, jaudām, kluso salonu, kurš starp citu skaitās viens no klusākajiem, un visu pārējo, kas ir prēmijum auto pieejams. Domāju, ka visiem viss ir skaidrs un nav tik traki. Īsais kopsavilkums, 300 km ziemā, iespējams nedaudz vairāk, nedaudz mazāk, bet Latvijas apstākļos ir iespējams nobraukt ar pilnu uzlādi. Tā kā paldies, un parasti ir tāds jautājums, vai tu šo auto ieteiktu iegādāties vai vēlreiz iegādātos pats. Atbilde jā un jā. Tā kā uz priekšu, lai visiem veiksmīga diena un pietiekami daudz elektrības. Nu ko, esam atgriezušies veiksmīgi mājās, un šis ir postskriptum. Nebiju plānojis vairs neko filmēt, rakstīt, bet jā, pārsteidzoši šīs dienas brauciens ir rezultējies ar 23,6 kW uz 100 km. Mēs nobraucam 460 km, atlikumā mums ir vēl, kā redzams, nepilni 50 km. Līdz ar to varu droši pateikt, ka ņemot vērā, kad uzlādējot auto pa ceļam ātrajā un arī padārgajā Ignitis uzlādē samaksājot 17 eiro, es esmu iztērējis uz 460 km nobrauktajiem apmēram 20 eiro. Tā kā paši parēķiniet, kāds patēriņš būtu nobraucot ar fosilo, jebkuru 460 km un pretstatā ar elektroauto. Tā kā tiešām esmu pat nedaudz pārsteigts. Protams, braucu ar kruīza kontroli, ievērojami nepārsniedzu ātrumu, braucu plus 10 km. Spēlējos ar lāpstiņām, jo esmu aizmirsis
pieminēt, e-tronam ir rekuperācijas režīmi, kas ir aiz stūras, plus, mīnus, ir tātad 2 režīmi. Ar vienu tu var nedaudz rekuperēties, ir nedaudz piebremzēt pirms kādiem asākiem līkumiem, vai luksuforu sarkanās gaismas ieslēgtās, vai arī var 2 reiz uzspiežot vēl vairāk. Tas man patīk, es esmu jau pieradis, nav, teiksim, jābremzē ar kāju, bet, protams, kad vislabāk ir tukšgaita. Tātad, kā jau arī fosilajām mašīnām, tuvojoties krustojumam, sarkanā iedegtai gaismai un tā tālāk, var mierīgi paripināties tukšgaitā, un tā ir, protams, vislielākā ekonomija. Uzreiz var pateikt, neko necentos ekonomēt, bet piedomāju par to. Tādēļ arī rezultāts ir tieši šāds. Paldies par uzmanību, lai visiem foršs vakars un pērciet elektromobīļus.